Tas, teiksim, tā būs atskaņojums, kas ies ārpus kaut kādas atskaņošanas tradīcijas, kādā varbūt ir pieredze dzirdēt šo mūziku, bet vienlaikus man šķiet, ka tā mūzika atļauj šādus soļus un atļauj kaut kā paskatīties ar to ar svaigām acīm. Ar visām tradīcijām ir tas, ka ir tas iegravētais, un tad ir tas vilnis, kurā viņš ir mainīgs iespējams. Man liekas, ka tā ir arī jebkuras mākslas formas spēks, ka viņi īstenībā pieļauj to. Un ka viņai ir versijas būt vienam un tam pašam vienam, bet arī citādākam. Man tas iespējas par pašu Hildegardu ir izveidojies tāds, ka viņa kaut kā veiksmīgi spēja reaģēt tieši uz tiem apstākļiem, kuros viņa bija. Es domāju, viņa vienlaikus rakstīja sev, saviem laikbiedriem un arī mūžībai un nākamībai un vērtībām, kas paliks nemainīgas arī pēc 1000 gadiem.